Man ir jautājums, ja šāds piedāvājums būtu galdā par valsts budžeta līdzekļiem, vai jūs viņu akceptētu? Kā izrādās, Izglītības un zinātnes ministrija pamatoja, ka tas ir Singapūras piemērs, kur Singapūrā tiek monitorēta skolotāju un skolēnu dati. Šobrīd ieguldījums izglītības sistēmā, augstskolā un vispārējā ir tik ļoti nepietiekams, ka mēs šos monitoringa datus jau šobrīd varam ar zīmi norakstīt, ka nebūs labi rezultāti. Man liekas mazliet dīvaini, ka no 21 miljona mēs 12 miljonus tērēsim projekta vadībai, personāla apmācībai un tikai 9 miljoni būs produkta izveidē. Tas man tiešām ir jautājums, vai mums nerūp, cik lietderīgi mēs ieguldam finansējumu, Eiropas finansējumu, vai viņš ir paliekošs, vai viņš ir jēgpilns. Jebšu mēs tikai virzam šos līdzekļus tāpēc apgūšanai, ka viņus ir jāapgūst. Paldies valsts kontrolē. Viņus uz šo pieprasījuma komisiju neviens neaicināja, bet viņi vērsa bažas uz to, ka pirmkārt mēs 11 miljonus pārdalām no tādām programmām kā interešu izglītība, kā darbs ar speciālās izglītības programmas bērniem, ar pamatojumu, ka netiek apgūta šī nauda. Cienījamā Izglītības un zinātnes ministrija, ko jūs esat darījuši, lai šī nauda tiktu apgūta? Ja mēs lemjam kā valsts par tādu līdzekļu izlietojumu vairāk nekā 4 miljoni gadā, tad man īstenībā ir ļoti saprotams, kāpēc mēs šobrīd kā valsts esam tajā līmenī, kur mēs esam. Kāpēc mūsu attīstība ir novirzījusies tik dziļi bedrē, cik mēs šobrīd esam. Vai tiešām šī būs lietderīga 20 miljonu tērēšana rīkam, kurš jau šobrīd skaidri pasaka to, ka mūsu dati būs tādi, kuri parādīs problēmas. Mēs jau zinām šīs problēmas. Šos līdzekļus mēs drīkstam, es vēlreiz uzsveru, ministrija saka nedrīkst, mēs drīkstam pārvirzīt mācību materiālu izstrādē, digitālo mācību materiālu izstrādē, kas šobrīd ir vitālāk svarīgāk, lai nodrošinātu mūsu bērniem kvalitatīvāku izglītību. Iedodam šobrīd resursus, lai mēs to nodrošinātu, un tad monitorējam datus. Diemžēl mūsu ministrijas politiskā vadība un projektā iesaistītie cilvēki dzīvo ilūzijā, ka mūsu skolotāju darbs ir tikpat novērtēts kā Somijā, Singapūrā un citās ekonomiski straujās valstīs ar savu izaugsmu, kur skolotāju darbs ir cienīts. Bet, kā izrādās, mēs to nezinām, tā ir tikai ilūzija, bet mēs jau zinām, ka šī ilūzija izzudīs pēc 5 gadiem, kad mēs nonāksim pie datiem, ka sistēmā nav ieguldīti jēgpilni līdzekļi. Un īstenībā paldies kolēģiem arī no koalīcijas, kas uzdeva skaidrus jautājumus. Atgādināšu, no 2018. gada līdz 2023. gadam mēs iztērējām monitoringa rīkiem 4,3 miljonus, no kuriem 3 monitoringa rīki ir ar ierobežotu pieejamību. Un no ministrijas nebija neviens skaidrojums, cik mēs iztērējām, kam mēs iztērējām, kāpēc ir ierobežota pieejamība un kas to izstrādāja. Un kāpēc ir ierobežota pieejamība, iespējams, tas rīks līdz galam nestrādā. Es pieminēšu jūsu bijušās kolēģis Jutas Strīkes, kas jau ir aizsaulē, teikto no šīs Saeimas tribīnes un intervijās. Visvieglāk ir norakstīt naudu digitālos projektos, jo tur nav nekas jābūvē, tur nav nekas redzams. Tur ir butaforiska sistēma, kas var arī nestrādāt. Aizdomājieties par to. Ne es viens to saku. Paldies!